Pēc pirmās dienas bija baigi interesanta sajūta. Es ceļos, lai iet uz nometni. Jūtu, ka visas maliņas sāp. Es tā pirmajā dienā nosportojos, kad pilnīgi nevaru uz otro dienu gribas iet, bet nav spēka. Un tad kārtīgi aizbrauc un tad tā vajag atdot visu, kas ir uz to nometni. Kaut vai varbūt sāp maliņas un tā ir vieglāk, bet tas arī tā ļoti forši. Tā vienā brīdī nav tā, ka ir garlaicīgi, ka mēs visu laiku kaut ko vai nu darām, un pat arī brīvajā laikā mēs atradām, ko darīt. Un, jā. Tur visur kopā bija iekļauts sports. Man tas patika. Apmēram vajadzēja savu enerģiju atdot. Un tad, kad viss bija tā salikts, ka beigās, tad, kad ir pusdienu reize, tad tu vienkārši skrien uz to ēdienu. Un tad atkal tu dabūni enerģiju. Un tad viss ir tāds tā salikts pa kāpnītēm. Tu iztērē tik enerģiju, un tad beigās tu atgūsti. Un tad atkal viss. Man patīk tas, ka fiziskais nav tā, kad atbrauc, pludmalē paguli un brauc mājās. Ir tā tiešām, tu vari paskraidīt, pavingrot, un tad ir ļoti.